Pirms 2 mēnešiem beidzās Eirobasket 2025. Ļoti daudz Eiropas čempionāta laikā runāja par to, kāds būs ekonomiskais efekts no šāda čempionāta noorganizēšanas Latvijā. Basketbola savienības pārstāvi visvairāk, protams, Kaspars Ciprus kopā ar Rīgas mēru ļoti daudz runāja par milzu ekonomisko efektu. Toreiz izskanēja summa pat 60 un vairāk miljonu eiro, ko reāli šis čempionāts būs ienesis Latvijas Rīgas ekonomikā. Šobrīd ir parādījušies Latvijas bankas dati, un Kristaps Lešīnskis nosecinājis savā ziņā paradoxālo. Eiropas čempionāts nav devis nekādu efektu. Ja es saprotu, tas ir nedaudz pārsteidzoši un pat šokējoši, jo kā, mēs taču visi redzējām uz ielām ārvalstu turistus, bet ja reāli paskatāmies pēc būtības, ļoti iespējams šie turisti vienkārši aizstāja citus turistus, kuri šajā laikā saskroties ar to, ka Rīgā vienkārši nevarēja noīrēt viesnīcu un tam līdzīgi uz Rīgu vispār nebrauc. Tie ir objektīvi Latvijas bankas dati, un ar tiem strīdēties vienkārši nav iespējams. Savā nākamajā video es pateikšu savus domas, ir vai nav Latvijai nākotnē jāorganizē šādi čempionāti.